Pasagrīz iz mūsu pusi. Šodienas pirmā lielākā zivs. Nu, davai, skotīs iz mūsu. Šogad 2013. gada 20. jūlijā Krāslavā notiek gadskārtējās maškerēšanas sacensības Krāslavas pilsētas svētku ietvaros. Šogad esam izvēlējuši Daugavas kreiso krastu. Nekad šeit sacensības nav notikušas. Ļoti interesants krasts. Maškernieki šeit nekad nav ķēruši, un tāpēc meistarība, domāju, parādīs, kurš mums ir stiprākais. Diemžēl sacensībām pieteicās tikai 21 dalībnieks, bet, nu, pagaidām lomi jau parādās. Умеет? Еще опять надо. Так, общий. 62. Угу. Еще одна. Я было бы фотка подальше, что Я видно палок. О, иди. Снимай, ты не рожен. Такой кулек, это достойно.
еще один пробовали. Последнему даже не надо будет. Да. Ну, ничего. Не совсем худо. Так, все? Все уже 1,5 килограмма. И больше. Да, кило 610. Ну, сейчас еще раз. Как Андрес был, а? А скажите, Так, ведро не прячь, да? Так, что Ну, хозяин. Тихо. Хозяин пускай позирует. фотосессия, да? Сколько? Нет, меньше и меньше вес. Ну, кило 300. Андрей, покажи сюда. Кило 280. Поверни бочком. Повернись сюда, посмотри. Чем дальше от себя, тем больше. Команда Акис, Казимир Санс, Александр Скупов, Савер Жугрис. Обшвейцам. Но учимся. Есть у кого? Ну, ja. Dit is nog een goed maakt als ik die zwaar. Pirmā vieta. Kopējais lomas 4 kg 530 gramu. Komanda Asaka. Viktor Dmitrijs Ballis, Nikolais Malinovskis. Но у вас ровно. Казивич. 470 грамм, Эдвин Скалыч. Команда Упасличи. Поздравляю. Не так все просто. Не зря я тебя красиво снял. Все смог. Все поплыло? Все поплыло, не говори. Итак, ну я так что. Айвар Жугрис. Пецас Лела Казивис. 700 грамм. Поздравляю. Pagaidām, pagaidām, neskariem prom. Lūdzu. Viena zivs, bet kilograms 280. Так, тут все одинаковые, да? Да. Ну, viena komanda palika bez loma, bet viņi visi pazuduši kaut kur bija. Stāci jautājums. Vai no bezloma komandas Artūrs Prašmucu? Nāc šurp! Lai nākotnē! Veicās! Так. Главное не замочить, уже замочили. Давай, удачи. Prašmutu un Andreju Ļakovski. Pilsēta jubilē, sacensībām jubilē. Так, Lai veicās! 3. Сколько? 3. Это для дальнейших успехов. Утешительный приз. Ну почему? Это юбилейные как бы соревнования и так далее. Nu, pēc līčiem bija trešās vietas ieguvējs, bet Drazdovsku kungi, lūdzu nāciet, tā bija 2 šurki.
Lai veicās! Paldies! Balvas sadalītas! Так. Bet! Кто зашел? Bet! Куда все пропали? А тебе надо по подписи? И так можно. Чистый райс, бэбиш. Мы дарим вот такой спиннинг. Потому что закидушка закидушками, фидером надо учиться спиннингом ловить. Спасибо. И не последний раз мы. Ну, Я слышал, что уже все последний раз, все. Ну ладно, заинтриговали. Что не последний раз. Спасибо. Пожалуйста. Так что в следующем году не откажешься. Да. Балбес, тебе мне знака моя года. Так ты мне отдашь или не отдашь? Я сейчас заеду домой, выложу батарею. Ну, хорошо. Kurš 13. gada 20. jūlijā notika gads kārtējās Krāslavas noda pludiņu mašķerēšanas sacensības Daugavā. Protams, mēs bijām gaidījuši lielāku atsaucību. 21 sacensību dalībnieks 6:00 20. jūlijā izgāja uz starta un ieņēma savas sektora vietas. Copēt varēja gan ar pludiņu mašķeri, gan ar fīderi. Un principā cope, es uzskatu, bija izdevusies. Šogad mēs uztaisījām jauninājumus un ieskaite bija gan individuālajā, gan komandas ieskaitē. Un individuālajā ieskaitē tika vērtētas 5 lielākās zivis. Komandu ieskaitē tika vērtētas kopējas komandas lomas. Nu, kā vienmēr, makšķernieki sadalījās divās kategorijās. Pirmie, kas lika pamat uzdevumu noķert vīķes pēc iespējas vairāk. Citi lika savu uzdevumu noķert pēc iespējas lielāko zivi. Un tāpēc līdz 8:00 tika noķerti 3 smuki sapali, kas arī izšķīra individuālās ieskaites rezultātus. Kā trešais palika Edvīns Kalnišs no Kalniešiem, komanda Upes līča, ar kopējo svaru 410 grami. Kā otrais palika Preļu pārstāvis no komandas Āķis Aivars Žugris ar kopējo svaru 700 grami. Un pirmais palika Ivans Varonko ar vienu noķerto zivi sapalu svarā 1 kg 280 grami. Ļoti smuka zivs. Pat pašam nācās palīdzēt to izvilkt. Komandu vērtējumā ļoti patīkami, ka pirmie un trešie ir krāslavieši. Trešajā komanda Osoka sastāvā Ivans Varonka, Juris Vanaks un Zoja Vanaga ar kopējo svaru 1 kg 330 grami ieņēma 3. vietu. Otrā vieta ļoti bieži viņa ņēma mūsu kausus, bet nu šoreiz tas viņam nesanāca jau 2. gadu pēc kārtas. Preļi, komanda Āķis, Kazimirs Anspaks, Andris Kukos un Aivars Žugris. Kopējais svars 2 kg 920 grami. Un pirmie tie, kas uzlika visu uz to, lai noķertu vīķes. Un kopējais svars komandai Asaka no Krāslavas sastāvā Viktors Zaviša, Dmitrijs Ballis, Nikolais Milanovskis 4 kg 530 grami. Un pats galvenais, ka no kopējā svara gan Dmitrijs, gan Nikolais uzrādīja pilnīgi identisku rezultātu. Kilograms 610. Maliči, turamies! Krāslava rullē. Sacensības 2013. gadā mums ir noslēgušās. Mēs ļoti gaidām, ka nākamajā gadā būs daudz kuplāks sacensību dalībnieku skaits. Mēs ceram, ka izdosies organizēt vismaz 2 sacensības, gan ziemā, gan vasarā. Un uz satikšanos, kolēģi, un nesakas!